detaļās. Numur viens jautājums. Vai visiem šeit klātesošiem un ministra kabinetā ir skaidrība par to, kas notiek ar mūsu naudu un mūsu fiskālo telpu? Nav šīs skaidrības. Mums nav pateikts. Es varu pateikt, ir atlikuši 3 gadi vai 5,5 miljardi eiro, līdz mums tiešām iestājās ļoti nopietnas problēmas apkalpot parādu. Nevis pats parāds, bet apkalpot parādu. Jūs tikko ieslēdzāt turbo režīmu ar aizņemšanos papildus aizsardzībai. Viss ir pareizi, tikai ir viena problēma. Tas ir tāpat aizdevums, un tāpat viņš ir jāatmaksā. Tas, kas ir šobrīd 28. gada decembrī, par aizņēmumu nevis 165 miljonu vietā būs gadā jāsmaksā, bet būs 1,2 miljardi. Tas ir vesels veselības vai izglītības budžets, kad būs jāsmaksā tikai par parādu apkalpošanu. Nevis atdošanu, apkalpošanu. Tā tad ir jautājums. Ja šādu budžetu mēs sastādām ar šīm vajadzībām un šiem visu laiku 2 miljardu apēšanai, ko Šleserkungs pareizi pieminēja, un neražojam jaunu naudu, tad mēs vienkārši izslēgsim gaismu. Tā ir tā problēma. Mums ir jāražo, katrs šīs 5,5 miljardi ir jāiegulda tādā veidā, ka tas ražotu ekonomiski vairāk naudas valstī. Un vienlaicīgi ir jāsamazina budžeta izdevumi. Nav variantu vienu no tiem tikai darīt. Šobrīd mēs darām tikai vienu. Aizņemamies, stobros ielokam naudu un neražojam ekonomiku. Nekāpjauvi. Attiecībā uz budžetā izdevumu samazinājumu es jau minēju, ka ir konkrēti valdības uzdevumi, kas šobrīd arī tiek pildīti un atainosies budžeta projektā, par ko, protams, būs diskusija un saimnes. To mēs redzēsim, jā. Tātad tas, ka šobrīd no 2 miljardiem 8%, kas ir apmēram 150 miljoni, būs budžeta projektā, kā samazinājums ir pilnīgi Bet tas taču ir smieklīgi. Nē, tas nav smieklīgi. Nu kā tad tas nav? Tātad, kolēģi, vēlreiz. Tātad, ja jums šķiet tas smieklīgi... 150 miljoni, jā. Vēlreiz. Es tieši tāpēc saku, jāvienot par fiskālo... Andri, paiet, Raimons. Tie no 17 miljārdiem aptuveni budžeta, tie 2 miljārdi ir saistīti tieši ar valsts pārvaldes nodrošināšanu, un pārējā daļa ir saistīta ar tiešiem valsts pakalpojumiem. Tā skaitā sociāliem, tā skaitā medicīnas. Ja godātie opozīcijas pārstāvji uzskata, ka mums ir jāmazina, es gribu dzirdēt, ko tieši mums ir jāmazina saistībā ar šiem te... Finanšu ministrs arī uzskata, ka ir jāsamazina. Tātad, nē. Jā. Vēlreiz. Vai mēs ņemsim nost medicīnai, vai mēs ņemsim nost labklājībai, vai mēs ņemsim nost demogrāfijas sadaļai, kas šajā budžeta projektā būs vajadzēs, ņemsim. Apturam iepirkumus 10%. Jūs esat sākuši savās ministrijās pārskatīt? Vēlreiz, šobrīd budžeta projekts, kas tiks iesniegts Saeimai, paredz 150 miljonu ietaupījumu, tā skaitā turpinot ietaupīšanas pasākumus 26. un 27. gadā. Bet jums ir jau 2 ministra kabineta sēdes bijušas, kur Siliņas kundze ir pateikusi, jāsamazina. Jūs esat jau sākuši samazināt. Jūs esat iepirkumi. Viņš teica, ka jā. Viņš teica, ka jā. Tūlītās šim gadam jau. Tas ir cits jau. Šim gadam jau. Tas bija šim gadam jau pateikts. Uz 4. kvartālu. Šogad 150 miljoni. Jā, atrod. 150 miljoni ir samazinājums pret 25. gadu, 26. gadā.